Jā. Labvakar, meitenes. Man prieks, ka atkal esam sanākušas. Izrunājām, ja būs jautājumi vēl pēc tam, tad, protams, varam uzdot, un Guntiņa var vēl atkal jums kaut ko paskaidrot. Jā, tas, kas ir Lolitiņa, paldies, ka tu jautā. Prieks par to, bet šodien tad parunāsim tālāk par kājām. Šodien runāsim vairāk par potīti un apakšstilbu. Tātad, kā jau zinām, mums ir potītes, jā, abām kājām mums ir potītes, un tātad, ko viņas dara un kā tas viss attiecās tālāk uz veselību un kā to visu var saglabāt tad, kad ir kāda problēma. Tātad potīte ir laterālais reģions uz kājas daļu, kurā pēda ir savienota ar apakšstilbu. Protams, zinām mēs, ja, kad ir iekšējā potīte, laterālā un torakālā ir ārējā potīte. Subtrālā locītava un tibuhrālā locītava. Tātad iekšējā un ārējā locītava. Ja. Uz priekšu lokās kāja, uz aizmuguru lokās kāja, tās mums uz visām pusēm, noteiktā nosaukumā mums viņi ir mūsu potītes. Potīte ir izcilnis šajā rajonā, tātad, kuru veido apakšstilba kaula apakšējais gals. Tātad lielie kauli mums ir divi lielie kauli, ja, kuri sajiet vienā locītavā, un tad mums veidojas šis te potīte locītava uz visām pusītēm, ja. Ir mazais liels kauls un pēdas pamats. Pēdu jau mēs pagājušreiz runājām, ja, bet tas viss saistās potītē iekšā. Un potīte, starp citu, mums ir viens no galvenākajiem locītavām, kura ir jāsaglabā, kura ir jāsakopj, jā, kura ir jātur noteiktā līmenī, noteikti, lai mums viss, jo locītavas potīte ir tā, kas tur mūsu svaru. Ja? Pareizā, pagājušajā reizē mēs runājām par apaviem, ja? Tad arī tas viss iespaidojas mūsu locītavai un mūsu potītei. Pēdas un pēdas locītavas sāpju iemesli. Vairāk runāsim necik par anatomiski, bet tomēr par to, jo saistamies vairāk ar problēmām. Ja? Ir tāds pirmais iemesls, galvenais sāpēm mums ir Ahillejas cīpsla. Ahillejas cīpsla mums ir tā, kas mums loka uz priekšu un uz aizmuguru, ne uz sāniem. Bet cīpsla ir tā, kas mums visvairāk, tad, kad mēs it kā pagriežam potītu, mums viņas sāp. Ja? Tātad priekšā šīs tajā sāp rajonā, tā ir tā cīpsla, kuru visvairāk mēs sabojājam. Ja ir arī cīpslas plīsums, ja tieši plīsums var pārplēst šo te cīpslu, ja tad ir potes lūzums, potītes mežģījums, sāpes papēdī, planfāro fascītu un papēžu pieši. Par tiem arī mēs daudz runājam un daudz mēs zinām, ka tādi mums ir. Ja? Pēdas locītavas artrīts, osteoartrīts, ja, ir vieglā formā, smagā formā. Tad ir stīvais īkšķis, tas ir tad, kad īkšķim ir deformācija, jā, ir Martona neirons, tad ir plazmas kaulu deformācija, tas arī plazma mums skaitās arī pie, kā es teicu, jau pie potītes un plakanā pēda un iekšēji kāju nagi. Par to mēs pamazām, par katru mēs parunāsim drusku sīkāk. Tātad ahiālās cīpslas var izraisīt, pārstaigājot kājas, pārslogojot kājas, noejot vai noskrīnot nelielu daudz ātrumu. Tātad mēs daudz ejam, mums ir ļoti daudz jāstaigā, gari gabali jāstaigā. Ātri mēs to darām, ja? Liela aktivitāte un sliktas kvalitātes apavi, pirmām kārtām, pie sporta mēs varam sabojāt, ja? Arī dēļ apaviem, ja, intensīvo fizisko aktivitāti neiesaistot gāju muskuļus. Tātad, ja ir vāji šie te muskuļi, nepareizi
apavi, mēs, kā teikt, parastā valodā mēs pagriežam potīti un mēs viņu izmežģījam, ja? Tā kā pagriežās, mums sāk sāpēt, ja? Tad arī tā ir tā Ahilējas cīpsla. Varbūt pagriežot vienkārši, tad, ka mums nepareizi ir apavi, jeb vājas saites, tad var rasties iekaisums. Tas ir viss tas švakākais, kā es saku, variants, tad, kad ir drusku sāpes un kāja piepalms. Ja, tad mēs var būt tāds iekaisums, kad viņš tur traumēts ir tā cīpsla, nevis pārāvums, ne lūzums, ja, bet tātad traumēts šī cīpsla un tad rodās iekaisumi. Problēmas var būt arī tieši pašā cīpslā, tieši pašā kā cīpsla pati par sevi, vai nu viņa ir cieta, vai nu viņa nav elastīga, ja, tad tas ir atkal organismu specifika, jeb dzīves laikā viņa izveidojās tāda, ja. Pamatā cīpslu, starp citu, ietekmē ļoti tātad smēķētājiem, alkoholiķiem, ja, tie, kas lieto ļoti daudz alkoholu un ar lieko svaru. Jo, kā es teicu, potīte ir tā, kas tur mūsu svaru. Jā, tad cik mums ir kilogrami, tik mūsu potītes viņām ir jāiztur. Un tieši šai te cīpslai. Un ja vēl nepareizi sapaust, tad tā tad ir pārslodze. Ahilējas cīpslas iekaisums var būt nepareizs sekas vai atšķirības pēdas kājas vai ceļa anatomijā. Ja? Tad, ja ir kaut kāda deformācija, piemēram, ceļgalā, ja rodās deformācija, saitēs ir problēma, tad ir saistīts visas cīpslas savā starpā, kā zinām, mūsu organismā ir iekšā viss saistīts, visu mūsu orgānu, tā arī viss saistīts ir arī ar muskuļiem, saitēm, jā, viss tas arī viens otram papildinot, kājās tāpat. Tad, ja ir, piemēram, ceļgalā mums ir kaut kāda trauma vai ar cīpslam vai muskuļiem, tad arī būs iespaidosies uz Ahilējas tātad cīpslu, tātad uz potīti, jā, un tur arī var rasties iekaisums, viens otru papildinot. Par ācīpslas tieši, kas tad liecina, ka tur ir iekaisums un ka tur ir problēmas, ja? Tad ir stīva šīta locīta, it sevišķi no rītiem, kas sāk staigāt. Dienā pēc tam pamazām staigājot, sāk sāpēt tieši potīt, piepams potīt. Sabiezējums ir, viņas, tāda bieza paliek, nevar saprast tā kā smagums, tā kā, mēs sakam, viņa piepamst, ja, bet nav to tūska, bet var arī būt tūskas. Tieši arī iekaisumā un vai plīsumā, ja, tieši šīs te cīpslai. Tātad, dienas laikā, un it sevišķi tad, kad noslogot, kā es teicu, daudz ir jāstaigā un pie lielas slodzes, tad šī cīpsla mums piepamst. Tad mums ir jādomā par to, ko mēs varam darīt un kā tas būtu. Tad pēc simptomiem viņš ātri nepāriet, jā, bet arī parādās šīs te pampums un šīs te problēmas cīpslā pagriežot kāju, tad, kad ir pārāk liels, tad ir uzreiz šīs te, bet viņš pāriet un pēc pāris dienām, tad viņi sāka pamt, ja? Un tad mums ir jāmeklē traumatologs vai ortopēds, ja, un mēs zinām to, kā tas ir, ka mums ir jānosaitē šī te poti, ja, un mēs dodamies pie ārsta. Cīpslas ārstē ar nesteroīdiem, terapijām visādām var veidot, ar injekcijām, fizioterapiju, skatoties, kāda problēma mums šai potē mums ir, ja, tad šai cīpslā. Neārstējot akūtu tendilītu, ja viņš saucās iekaisums tendilīts, var kļūt par hroniski, un tad nav iespējams izārstēt. Viņš tad visu laiku ir problēmas un visu laiku ir sāp, to nevajag ielaist, par to ir jādomā un nav jābaidās aiziet pie ārsta, tomēr pakonsultēties un parādīt šo poti, kas ar viņu ir, pārkontrolēt vai uztaisīt pat rentgenu. Jā, un tad mēs pārliecinamies, un tad mēs darbojamies tālāk ar šo te cīpslas vai pašas potītes problēmu. Ļoti iesaku, jo citi, nosiešu, gan jau pāries, jā, bet nepāriet. Tur ir vajag tiešām speciāli, bet pēc tam es izstāstīšu, ko mēs varam lietot, palīdzēt pirmajā palīdzībā, lai mums šī te uzlaboto šīs
cīpslas plūšana, ja? Un pie plīsumīt sevišķi, ja? Tātad, un var būt cīpslas plīsums. Tātad, ja šīs te pašas cīpslas plīsums ir, tad, kad pagriež poti, tad, kad pagriež šo kāju, tad ir tā kā ar skaņu pilnīgi, ja? Tad viņš tur pārplīst. Citreiz mēs jūtam, citreiz mēs nejūtam, bet kāja un šī te potīte, šī te cīpsla paliek tāda tā kā gumija, tā kā tāda stingra, ja mēs nevaram neko izdarīt, viņš nelokās, bet ļoti, ļoti sāp. Ja? Bet, es saku, tad, kad ļoti, ļoti sāp un notiek šīs te, tad noteikti ir jāgriežās tiešām pie ārsta. Ja? It sevišķi pie plīsuma mēs varam pārbaudīt, ka paejam uz pirkstgaliem, ja, tātad mēs paejam uz pirkstgaliem, un tad, ja sāp, un it sevišķi te pēdā mums sāp apakšā, ja, tad ir tiešām šis te plīsums. Varbūt arī potes lūzums, var arī pie tādām pašām sāpēm, pārbaudot, pakustinot te pirkstiņus, ja, pēdai vienkārši pagrinznot, ja mums sāp un stiepļoties cīpslai potītē mums liels sāps, tad ir vai nu tiešām plīsums, vai nu muskuls pārplīst. Ja? Un tad mēs nevaram kāju pielikt pie zemes. Ja? Mums ir ļoti, ļoti liels traumas. Un pie cīpslas plīsuma ir tikai operēšana. Jāšuj kopā, ja, šī cīpsla, un tur neko nevar darīt. Jo ilgāk šo procesu atliek, kā es teicu, gan jau pāries un gan jau būs, tad rodās sevišķi pie plīsuma, mums rodās starpa, ja mēs nesušujam šo te cīpslu kopā. Jā, un tad veidojas deformācijas. Jā. Ļoti, ļoti uzmanīgi tiešām ar šīm te potīšu problēmām. Jo arī, ja nesašoja cīpslas, tad potīte mums nav stabila vairs dzīves laikā, pēc tam tās sāpes var pāriet, protams, viņš tur kaut kā sadzīst, kaut kur saiet, jā, bet tad viņa nav stabila, viņa jebkurā vietā, jebkurā laikā, viņa var atkal izgriezties, un viņa var atkal būt, un tad var rasties lūzumi. Jā, jo, vajadzētu tomēr tā šo te izdarīt, un tad būs nostiprināt vietā. Protams, tas ir laiks, protams, ja cilvēks sevišķi sportists, ja viņš pārplēšot cīpslu, tad viņam tas ir atkal laiks un atkal viss kavējās, bet labāk izdarīt tā, lai pēc tam var atkal iet un darīt, un sevišķi, ja dzīvē ir vajadzīgs ļoti liels spēks uz potītēm, ja ir vajadzīgs ļoti liels spēks uz ilgstošām staigāšanām, kad cilvēkam darbs visu laiku uz kājām, pieņemsim, ja, un viņš ir vajadzīgs tad, lai būtu kvalitatīva šī te, un arī, kā es teicu, potītes atbild arī visa kāja, kā pagājušreiz mēs runājām, ka pēda un kāja, visa atbild ir saistībā ar gūžām un ar mūsu mugurkaulu, ja. Ja nebūs pareizi potīti, ja viņi stāpēs, mēs sāksim šķībi staigāt, ja. Var būt rēta līdz pat 5, 10, 15 centimetriem, starp citu, iedomājieties, kāda ir starpa, kaut vai tie paši 5 centimetri, ja, tad mums šajā vietā izveidājās rumbējums. Ja? Un tur ir nervu gali. Tātad, ja tur nervu galos mums nav atkal savienots kopā un šī plastika un operācija nav uztaisīta, tad nervu gali mums traucējās un mums veidojās visādas pēdu locītavu problēmas. Un arī viens no tiem ir locītavu osteoartrīts. No tā arī no šītiem plīsumiem, no stājušu pārāvumiem, arī viens no iemesliem ir arī šādi. Bet osteoartrīts mums, protams, rodās ar gadiem. Par to jau mēs zinām, ka artrīts ir tas, kurš vienkāršā vārdā runājot, mums nav vairs eļļošanas, ja? Visās locītavās, ne tikai potītēs, ne tikai pēdās, bet visās locītavās rodās osteoartrīti vecākos gados. Bet tagad ir pierādīts jau to, kad mums ir jau 20-gadīgiem un 30-gadīgiem jau ir šie te osteoartrīti. Un ļoti, ļoti svarīgi ir tiešām arī šai te pēdai, ja, pēdas šīs te artrītam. Pirmām kārtām,
No tā arī sākās. Ja ir bijuši lūzumi vai cita trauma, tad arī izraisa osteoartrītu veido, un viņš nav izārstēts, piemēram, līdz galam. Ja? Jo nodilstot pēdas locītavas skrimšļiem, mazinās efektivitāti sargāt locītavu kaulu un tiešās savstarpējās saskares. Ja? Tātad visās vietās, kur mums lokās, vienalga, es tagad roku kustinu, ja mums nav jākrakšķ, mums ir viņi jāgrozās, tāpat arī pēdām, ja? Tāpat arī visiem pirkstiņiem, ja? Mums ir jābūt šiem te skrimšļiem normalizēti. Bet par pēdām runājot, ja mums ir pārslodzi, ja mēs sāk stāpēt un ir bijušas traumas, tad artrīti rodās ātrāk. Ātrāk pie nepareizi un arī pie apaviem nepareiziem, kā jau iepriekš runājām, arī viņi ātrāk nodilst, jo ir pārslodze. Nedrīkst būt pārslodzei. Ja? Tas ir pirmām kārtām. Rodās stāpes, iekaisums, ja? Un arī tūska, stīvums un ļoti, ļoti liels sāpes pie artrītiem, kā zinām. Jo, ja nav skrimslīts, tad kauls pret kaulu trinās un mums sāk sāpēt. Ļoti, ļoti. Pakāpeniski šie simptomiem pievienojas pēdas locītavas deformācija. Ja, jo viņš spiež līdz ar to kauliņš locītavā potītē spiež, deformējās pēdas, deformējās pirksti, ja, un sākās stīvumi un grūtības staigāt. Simptomi tātad mainīties vajag brīžiem vieglāk, atkal grūtāk. To jau mēs paši zinām, kā tas ir, kad mums locītavs sāp. Ja, un arī pēdā, un arī potītē. Tātad līdz ar to ir ļoti lieli traucējumi. Mums dzīvē ļoti tas nav vajadzīgs un ļoti mums apgrūšina šo mūsu dzīvi. Ja? Tātad maksimāli uzlabot dzīves kvalitāti var rūpējoties. Pirms tam, protams, ir jādomā par to, kā mēs ejam, ko mēs darām, bet, ja šādas te problēmas notiek, tātad ir vajadzīgs ļoti rūpīgi par to domāt, it sevišķi tiem, kam ir ļoti liels svars, tātad ir vajadzīga fizioterapija, ja, un regulāri, sistemātiski ar to locītavu strādāt. Ir vajadzīgi vingrojumi, potītas locītavā saišu muskuļu stiprināšanai. Vingrojumi nav vajadzīgi nemaz nekādi sarežģīti, kā es saku, vienkārši rokas arī vakarā, un no rīta mēs varam, un pēdas arī mēs varam grozīt, kustināt uz vienu pusi, uz otru pusi, lai veidojās mums locītavu neaiziet ciet, un lai mums ir nelīdz sāpēm. Mums nedrīkst tā, lai sāpētu, ja? Bet ir vajadzīgs kustības, ir vajadzīgs masāžas. Muskuļu stiprināšanai ir vajadzīgs slodze. Muskuļiem ir vajadzīga kustība, ja? Staigāt lēnām, cik vien varam, arī ne tikai pa darbu, ne tikai tur, kur mums vajadzīgs, ja? Bet arī tā ikdienā. Vairāk ir jāstaigā. Pēc 50 gadiem, starp citu, skriet nevisai īpaši iesaka. Drīzāk ir ātrā staigāšana, ātra iešana vai vispār iet vienkārši. Ir sevišķi, ja ir liels svars, tad lielāku gabalu mēs ejam un mūsu organisms pēc 50 mums viņš normalizējas pats pa sevi un izmainās vilmaiņas savādāk. Ja? Bet nav vajadzīga tā lielā pārslodze. Arī nemaz nedrīkst cilvēki, piemēram, kam ir ar sirdi problēmas vai ar no svaru, tas ir pats par sevi, bet, piemēram, aizkuņdziedzers, vairogdziedzers, tiem, kam ir nepareiza funkcija šīm te, nemaz skriešana viņiem nedrīkst. Vai lielas slodzes uz vingrošanu, ja? Bet ar iešanu, ar vienkāršu staigāšanu, arī mēs aktivizējam visu šīs saites un šos te muskuļus, ne tikai pēdās, ne tikai, bet arī visā organismā, un arī visu to uzlabo šo te cirkulāciju. Asins cirkulācija mums ir jāuzlabo, lai šīs te locītavas arī palīdzētu un labāk uzlabotos. Protams, ja ir vajadzīgs lielās problēmās un deformācijās, tad, protams, ir mums mediķi, un mēs varam
skrimšļus atjaunot, kā jau zinām, ar protēzēm, ar daudz ko, bet tomēr es uzskatu to, ka vajag darīt visu to, un mēs varam, it sevišķi mēs varam, jo mums ir produkti, kuri uzlabo saišu, kur skrimšļaudus uzlabo, ja, kur uzlabo tieši locītavu darbību, un neiet, necensties uz tām operācijām. Vienmēr mēs to varam izdarīt. Ja tiešām ir ļoti, ļoti ir vajadzīgs, tad tā ir, protams, mans uzskats, un katram ir savs uzskats, un ārstam ir savs uzskats, ja, bet arī, ja ir šīs operācijas, tad mēs arī varam tik un tā šos cīpslus un saites un muskuļus mums tāpat viņas ir jāattīst. Kaut tur ir ielikt svešķermenis un nomainīt šī locītā. Vienalga apkārt ir muskuls un saites un cīpslus, ja? Tad viņš ir tik un tā mums ir jāstiprina, gan iekšīgi, gan ārīgi. Tālāk mums ir tāda kā stīvais īkšķis, kuram mēdz būt, tas ir arī viens no osteoartrīta sekām. Stīvais īkšķis, kurš tiešām locītava mums nekustās nemaz, un viņa deformējas. Īkšķis deformējas, ja, pēdā. Iet runā par pēdām. Arī, protams, ir arī rokās tas pats, jo pirksti ar plaukstas locītavi saistīti, un ja tur ir problēmas, tad būs arī pirkstos problēmas. Un arī šeit ir atsevišķi, bet ir atsevišķi tieši par īkšķi atsevišķi ir tāds kā skaidrojums, ja, jo kājas īkšķis ir tas, kurš kā mēs atsperamies un kur mums dod pēdai spēku nolikt pareizi kāju un pareizi mums noturēties uz zemes. Ja? Tad, ja tas īkšķis mums ir deformēts un mums nav šīs lokanības īkšķim, tad mums tā stabilitāte mums tāda būs, kā būs. Tad mēs sāksim vairāk staigāt uz papēžiem, un tas atkal deformēs mūsu muguru. Ja? Tātad ir īkšķim ir ļoti liela nozīme. Bet ir ar tiešām šī slimība un šīs problēmas tieši ar īkšķi. Viņš var griezties uz iekšpusi, uz ārpusi, ja, kurš arī traucēs citiem pirkstiņiem un var arī veidoties traumas, un viņi var arī vienkāršāk un potīti var ātrāk salūst, un arī šis īkšķis arī var salūst, ja viņš nelokās un deformējās. Līdz ar to arī apavi mainās, līdz ar to mums vajag savādākus ortopēdiskos apavus, ja, līdz ar to, un mīksts apavs tad ir. Bet, kā jau zinat, mums ir jābūt stingrai pamatnei. Tātad pie šiem īkšķiem ir ļoti svarīgi, kāda būs apavu pamatne, ja, nevar būt pārāk cieta. Īkšķim ir ļoti spēcīgi tieši pie nervu un sāpu medikamentiem. Tad, kad lieto medikamentus, īkšķis atbild par to, kādas pēdā mums uzsūcās vilmaiņas, kādas pirkstos mums uzsūcās vilmaiņi, caur īkšķi iet. Un nervu gali īkšķim ir ļoti svarīgs, jo īkšķis mums atbild par centrālo nervu sistēmu. Ja? Tad, ja viņš ir deformēts, ja viņš tur traumēts, tad mums šīs sistēmas, mums un nervu gali šajā vietā ir cieti. Funkcijas nenotiek. Ja? Tas ir viss atkal ir saistīts, bet ar ļoti, ļoti tiešām tas ir tam jāpiedomā, kā rūpīgi par to darboties tālāk. Un ir jāmasē katrs pirkstiņš pēdām vakarā, tad, kad mēs mazgājam, vai slaukot pēdiņu, ja mēs katru pirkstiņu, kā jau es teicu, arī par rokām, no pirkstu galiem mums katrs pirkstiņš atsevišķi un katra locītava ir jāizkustina, lai mums kustās, ja, lai viņš tur nebūtu problēmas. Bet, ja ir, tad tik un tā masāža jātaisa un var uzlabot šo cirkulāciju un uzlabot īkšķa tātad darbību. Ja? Un īkšķis ir loks, kas saistīts, kā es teicu, ar locītavu tīrīšanu un par pēdas locītavu atbild par pēdas locītavām. Ja? Tā.
Tad ir tāda slimība kā Mortona neironi. Mortona neirons izraisa pēdas noslodzi, piemēram, patstāvīgā apavi nepareiziem un ar šauriem pungaliem. Tad, kad mēs par daudz pēdiņu saspiežam, tad veidojās šī te Mortona neironi, aiztaisās ciet un viņi nekontrolē un necirkulē pēda un var rasties krampji. Var ļoti asas sāpes būt, un arī tā ir, ja mēs ilgstoši to darām. Ja mēs uzvelkam tur uz teātri šauras apaus vienreiz, jā, tad nekas, bet tas ir domāts par to, ka tieši šī te problēma rodās tiem cilvēkiem, kuri staigā ikdienā ar ļoti šauriem apaviem un tieši ar spiciem purniem, ka pirkstiņi šādi sajiet, kā mēs jaunībā, diemžēl, jā. Bet visu to var atrisināt un var, un tad viņš izveidojās tā pēdiņa ar laiku atkal normāli. Bet galvenais pie Mortona neironiem atbild 3., 4. pirkstiņš un tieši spilventiņi. Jā, jo atkal ir tā, kā jau es pagājušajā stāstīju, ka mēs ejam papēdus un pungaus, un šiem te spilventiņiem mūsu pēdā viņiem ir jāatsperās, bet pie Mortona neironu problēmām viņi spilventiņi ir nejūtīgi. Jā, un šeit ir sabiezējumi. Jā, un tā tad atkal ir nervu gali aiztaisīti ciet. Jā, un naudi sāk pamazām atmirst. Rodās lūznas, lieli sabiezējumi, jā, un uz pēdām nedrīkst būt sabiezējumi, sevišķi uz spilventiņiem un locītavām. Jā, protams, nekur nevajadzētu, bet sevišķi tad, kad pirkstiem mums ir, jo pie Mortona neirona var, tas ir ļoti svarīgi, un ja rodās šī te ilgstošā, tad ir noteikti ar medikamentiem atkal jāiet pie ārsta, jā, ar injekcijām var, jo ir ļoti liels sāpes, ja mēs nezinām. Es jums šeit ieliku tikai tāpēc, ka ir gan medicīniskā palīdzība, un kur mēs atceramies to, kad to mums aizmirst nevajadzētu, jā, bet mēs ar saviem līdzekļiem mēs varam palīdzēt, lai būtu mazāk šī te aptieka jālieto. Bet ir tā, ka nevar to dabūt gatavu, tad ir jāiet tiešām pie ārstiem, un, jo, ja mums ir pārāk biezi, tad mēs ejam tīram pēdas, ja mēs strādājam ar pēdām, bet ja ir aizies līdz nervu aizspiedumiem, tad bez ārstiem mēs nekur. Jā, jo jāzina, cik lielā mērā mums ir tur aizspiest, un tad mēs varam, bet profilaktiski mēs, protams, varam mums palīdzēt. Tad ir, protams, plazmas kaulu deformācija. To mēs jau zinām, jo tas viss ir saistīts ar potītēm, un līdz ar to arī aiziet augšā uz apakšstilbu, jā, viss mūsu muskuļu un saites problēmas. Kaulu deformācijas mums ir gan ārējās, gan iekšējās. Pēdas deformācijas noteikti mums daudziem, kam ir iekšējā kauliņa mums veidojās, jā, tātad ārpusē mums pēdā veidojās, bet tie nav sabiezējumi, bet tā ir kaulu deformācija, kuru mēs varam regulēt bez operācijām, jā, un tātad, un viņi var neaugt. Bet viņi citreiz aug, jo lielākoties ir kaulu deformācija rodas tikai no nepareiziem apaviem un no asinsvadu cirkulācijas. Ja? Tātad, ja nav pareizi apavi un nepareizi cirkulē, tad mums rodās deformācijas. Mums viņi bīdās tie kauli uz to pusi, kur mums deformējas, lai mums organisms dod automātiski, kāpēc deformācijas ir jāsaka, ka mums kaut kas nepareizi strādā, tad mums kauli bīdās tā, lai nav stāpes, lai mūsu organismu var pēdu noturēt, ja? Un tad viņi tur bīdās uz visām pusēm. Gan, it sevišķi, kā jau iepriekšējais mēs runājām par augstiem papēžiem, jā, kad ilgstoši staigām, tad arī rodās šīs te pēdu deformācijas. Ļoti arī, protams, pie plakanās pēdas, to jau mēs sīkāk izrunājām, bet tā arī ir viena no potīšu saišu problēmām, kā
plakanā pēda, jo saitei automātiski potītei ir grūtāk, jo pleznas kauls ir neizliekumā, ja, un tātad potīte mums un apakšstilps mums sāk sāpēt no šīm te saslimšanām. Arī līdz ar to, ka nav, šeit es ieliku bildi, kādas mums ir artrīti un osteoartrīti, mums kāda ir starpība, kad ir un kad nav, ja, kas veidojās, kas bojājās pie artrītiem, un ar mūsu līdzekļiem mēs varam palīdzēt. Mēs sev varam palīdzēt sevišķi visām saitēm, visiem muskuļiem, visiem skrimšļiem, visiem noteikti 2 reizes gadā vai vispār kā profilaktiski, tas ir glukazamīns, jā, un bosfēlija. Ir 2 tādi. Tātad glukazamīns mums palīdz pirmkārtām locītavām, saitēm. Arī glukazamīns ļoti svarīgs ir pie sirds vārštuļiem, asinsvadu normalizētājs, bazālā membrāna, kura pamatā ir pārklāja epitēliju šūnu. Jā, glukazamīns ir vajadzīgs, lai šiem te šūnām esošajām normalizē šis te pārvalks. Glukazamīns arī ir ļoti svarīgs, lai šūnu pārvalki normalizējas, lai būtu šie te skrimšļaudi, lai muskuļos un nervu galos un saitēs un arī tauku šūnās glukazamīns ir vajadzīgs noteiktā daudzumā. Ja viņš ir par maz, sākās mums tātad izdalās no organisma ārā un mums rodās pazūd. Ja, mums viņus, lai glukazamīns ir vajadzīgs tāpēc un kalogēns ir vajadzīgs tāpēc, lai mums skrimšļaudi visu laiku būtu normāli. Jā, vienkāršā vārdā runājot. Tātad skrimšļaudi, kuriem ir mīkstāka un elastīgāka matrica, tātad kuri ir mīkstāki, kur nav palikuši sausti, kuri normalizējies, kuriem ir normalizējies glukazamīns, ātrāk strādā un ātrāk normalizē asinsvadu šūnu normalizāciju, jo viss ir saistīts pirmkārtām ar asinīm. Jā, ja asins ir pa biezām, tad muskuļiem ar un saitēm būs grūtāk strādāt, tad glukazamīns ir tas, kurš normalizē šo te motoriku. Ja? Lai uzbūvējās muskulis pats par sevi normāli. Ja? Mūsu glukazamīdu ražo no jūras veltēm, ja? Tātad no garnelēm, austarēm, čaumalām, tas palīdz no olu čaumalām, arī mums ir, pie mums nav, bet ir Turcijā, bet arī šajā glukazamīdā ir arī no čaumalām 3 veidi salikti vienā. Tātad skrimšļiem atjaunoties, dažādu molekulu veidošanās skrimšļos, jā, atjaunošanā. Cukuru ķēžu veidošanās, tātad pie ļoti svarīgi cukurniekiem, tiem, kam ir augšā cukurs, viņiem glukazamīns ir arī viens no galvenajiem, lai viņš normalizētu glikazamīdus, jā, lai skrimšļi, jo cukurniekiem ātrāk skrimšļi sadilst, jā, ja ir problēma ar cukuru. Samazinās ir sāpes mazāk nodrošina, jo, ja viņš atjauno skrimšļus, tad locītavs tātad un muskuļi mums nesāpēs. Arī glukazamīns mums ir pret iekaistumu. Tātad, ja ir cīslas iekaisums, ja mums ir pārrāvums, ja, tad arī mēs varam glukazamīdu lietot un arī uzlabosies, jo viņš kopā, jo viņš strādā ar šūnām. Un, protams, mūsu dārgā bosfēlija, kura ļoti, ļoti ir, jo šie te sveķi, kas ir bosfēlijā, viņi tiešām ir iekaisumam, reumatismam, artrītam, tieši artrītiem, jā, locītavu normalizētājam, kaklu trūces gadījumā ļoti efektīvi, tātad visu sāpju, visu muskuļu normalizētāju. Sāpēm ļoti labi, deformācijām. Ar bosfēliju, starp citu, mēs varam palīdzēt, lai šie te deformētie kauliņi nostājās vietā. Ja muskulīts normalizējies un apaus mēs normālus pareizus valkāsim, tad šie kauliņi nostājās vietā, plus vēl masāžu.
Elpu ceļiem, tātad arī mēs varam palīdzēt ar bosfēliju centrālajai nervu sistēmai, jo sakārto zarnu iekaisumu, zarnu darbību bosfēlija ļoti, ja, potītēm un tieši pūtītēm, tātad visām pumpām, visiem iekaisumiem, kas ir ar ādas, jo viņš attīra mūsu aknas. Brūcēm, ja ir pie brūcēm, tad arī viņš ātrāk palīdz ar kolagēnu kopā taisam kokteļus uz pusi, kā es saku, abus divus kopā un ātrāk ir rezultāti. Jā, menstruācijas sāpes. Mums būs ļoti efektīga tēja. Runājot par menstruācijām, tas būs citā reizē, to es sīkāk izstāstīšu. Efektīgi tiešām esot ļoti labi rezultāti tieši ginekoloģijā un tieši arī pie menstruāciju normalizācijas cikliem. Arī bosfēlija vardot bosfēliju pie pārējot no kauliem un muskuļiem uz šādu tēmu, tad arī bosfēlija ir tā, kas pie menstruācijas sāpēm mēs varam iedot, lai nesāp. Lai tik traki, lai bosfēlija, starp citu, ļoti labi, efektīgi normalizē dzemdes kakla aiztaisīšanos cieti. Ja, tad pie menstruācijām viņš atverās, bet tad, kad jāzām meitenēm un jaunietēm ļoti ātri viņas verās ciet dzemdes kakls, tad viņam ir ļoti liels sāpes. Bosfēlija to normalizē un noņem sāpes. Sniedz enerģiju un mazina nogurumu un nespēku. Tātad to es arī gribēju šodien pastāstīt.